Tā, puiši meitenes, nu redziet, ko es ēdu. Tātad uztaisīju sev cūkas speķi, uz pannas sacepu un izvārīju kartupeļus. Kartupeļiem nenolēju ūdeni un sanāca tagad tāda kā zupiņa, tikai nepiebēru sāli, tāpēc šeit stila mājā, kur strādāju, sāls nav. Nu lūk, rekur Lidla rupjā maizīte, puiši meitenes un tēja, šitādā rekur tēja, lūk. Tad gribējās bišķi uzkost, bet jums ātri parādīšu, ko es esmu izdarījis. Nu redziet, šodien šita tika izlīdzināta smilšu krava, jeb krava ar smiltīm, reku sāku ar grābekli. Reku ar grābekli sāku visu grābstīt. Garajā kātā 2-metrīgajā un šito visu skaisti reku pa smuko taisu. Lūk, traktors visu izlīdzināja un. Redziet, kur šeit traktors izlīdzināja smuki arī, vo. Šī te visu, redziet, mājiņai bija doma šeit uztaisīt terasīti. Lūk, tāpēc arī pieveda smilti. Un šeit bija lielas smilšu kravas lielas. Redziet, šī te nolīdzināja, tikai atliek man tagad ar grābeklīti, reku es jau te sāku. Šajā pusē ir var sakot, visu riņķī, reku terasīte, un šeit arī smilti pieveda, un es sāku jau grābstīt ar grābeklīti un pa smuko, lai viss ir šitā te. Redziet, kā te ap mašīnu viss, redziet, kāds tagad pagalms ir. Aiziešu, parādīšu, rekur smuki līdz terasītē, viss ir ar smiltiņām. Nu, redziet, kā traktors cik varēja centās, visu noplanēja smuki, un man atliek tikai te pašam arī pie jaunās stila mājas, reku pieveda šeit, visu izlīdzināja, cik varēja, un tālāk es te pats bišķiņ ar grābeklīti, ar lāpstu, ar ķerru. Redziet, kā smuki. Lūk. Starp citu, augšā uz jumta ir paneļi uzlikti visi. Šeit viens liekais guļ, bet parādīšu kādu dienu, tātad ir uzlikti paneļi uz jumta, rītā pēdējos 2 tur pabeigšu līmēt, hermetizēt un skrūvēt. Un jumts ir namiņam gatavs. Lūk, tāpēc šitas te man ir baigais prieks par smiltīm, kuras traktors te pieveda, salīdzināja, cik varēja, un tālāk es te, redziet, kāds smuks pagalms tagad var iebraukt iekšā, un var apbraukt ap namiņu, un te var grozīties, un jo vairāk brauks un grozīsies, jo vairāk noplanēs, un kaut kā tā kā puišu meitenes, nu lūk. Un te tāds smukais saulriets mums taisās, un es te bišķi gribēju paēst, kā es teicu, cūkas speķīti ar kartupeļiem un ar rupjo maizīti. Tā kā strādāju un ēdu speķīti, lai būtu spēks.